Bet nu, arī tas tika pārdāts, arī spēlētāji tika aicināti retāk varbūt izmantot šos teicienus. Noteikumu pārkāpums fiksēts ir Kolēsovam. Nu, tā pārāk agresīvi viņš pēc Saito nospēlē pie pašas gala līnijas šeit noteikumu pārkāpums. Labi kojas, bet kas zina, varbūt sezonas gaitā būs tāds situācijas, ka tā arī būs jādara. Saito ir ļoti ātrs, Kaļiesovs nav, protams, sprīters. Nu, šoreiz negribētos īsti piekrist tiesim. Kaļiesovs tiešām lika rokas jau tikai bija. Bet tagad Rīgai otrais vilnis. Rugins izrādās veiklāks. Nu, iet Žigājevs ar pēdējā minūtīte mums pirmajā puslaikā, aptuveni tā. Nu, tagad šeit brīdinājums būs Siņēļikovam pilnīgi iespējams. Kurbātovs prasa, vai tas nav brīdinājuma vērts pārkāpums. Cauns saka, ka nav. Nu, parasti, ka Cauni nesaka neko, tas nozīmē, ka nav. Gaida piespēli, Mujecī var saņemt piespēli, Mujecī, ne! Litovko! Nu, vēl... Un ko tagad dara Vēnspilnieki? Līgā, kur nav rakstīts, nav 5 burtas konto, jā. Tā tas ir noticis. Cerams, tikai par labu nāks. Gan konto, ka visā futbolā ļoti emocionāli tagad būs tribīnīti vien. Bīstami! Un izskatās aizmugur tomēr fiksētā, bet tas bija tiešām bīstam. Šeit Siņēļikos, ne, kurš, vai tomēr kāds no Rīgas spēlētājiem pēdējais pieskārās bumbai. Nu, trauks uz zvanīču, tas tikai noram sanāk labi. Un arī Saito labi, jo bumba paliek Rīgai. Riga FC. Nu, samocīs šis te nosaukums. Bīstami tagad var sanākt. Un bīstami nepagūst! Nē, vārtu guvuma nav, Saito var apstāties aizmuguri fiksēta. Gribētu atkārtojumu redzēt, nav man šobrīd atkārtojumu iespēja apskatīties. Piespēle, nu Vējš, velk bumbu visu laiku uz vienu flangu, Vārenko. Šoreiz varbūt tā pūsa nebija tik spēcīga, tas bumbu paliek laukumā, bet palika tā Rīgas spēlētājiem un aizmugurē Ogāva. Ļoti lēni un tā svinīgi pacēla karogu tiesnesis.